nākušais variants, kas sākās no jūnija, tās ir stirnāžu medības. Tur mēs izmantojam 222 kalibru. Tas ir mazākais kalibrs, ko var medīt šos dzīvniekus. Protams, ļoti izcils kalibrs ir 243, bet arī ar blāzeru tipu ieročiem medījam un arī ar šo pašu kalibru medījam lapsas, zaķus, tādus mazos visus zvēriņus. Arī, protams, lielāko daļu medījam stirnājušus uz pielevīšanos. Un tad, protams, arī kā meža cūkām arī ir divas lietas, kas cilvēki visvairāk atklāja, vai ne, pret doto dzīvnieku. Tas ir, protams, rokas, ka jums ir gaišas, vai ne, un seju. Rokām izmantojam jau kādus vairāk šeit 4-5 gadus cimdus, arī meža cūku pielevīšanās, un sejai izmantojam elementāru sejas masku. Tas nosedz, tikai paliek acis. Un tā, kad no jūnija sākās liela karstuma, tad izmantojam tādu maskētu, it kā tādām lapām, naušu, kas ir tāda tērpa, vai ne, kas arī jūs nomaskē, un arī iespējams, kamēr gaiši var priekšā vienkārši aiztaisīt iet, un arī, kad arī tā seja nespīd un var pielevīties dzīvniekiem fantastiski tuvu. Var pielevīties ļoti tuvu, novērtēt, kādi viņi ir, un saprast, vai tas dzīvnieks ir medījams vai nē, vai ne. Pēc idejas stirnas sāk medīt no 1. jūnija, un sākumā, ja jūs nomedījat pašus labākos dzīvniekus savā medību iecirnī, tas dikti, tad vienkārši jūs graujiet savu populāciju, jo stirnām sākās riest, kā jūs zināt, jūlija vidū, vai ne, un iet tad līdz augusta pat beigām. Visnormālāk būtu, ka no 1. jūnija līdz kaut kādam 10. 20. augustam jūs medītu anomālijas ragus, vai arī, kas ir selekcijā izņemamie ragi, kas ir pāris centimetri gari, vai ne, un tad no kaut kāda 20. augusta jūs varētu medīt lielas dzīvniekiem, tādi ir, kas ir jau pēc ISI sistēmas medaļnieki, un tad jūs, protams, to populāciju, viņi būtu pārdevuši savus gēnus jau atkal nākšām paaudzēm, un tā jūs neko tur nevarētu slikt nodarīt, un tas būtu priekš selekcijas, ka būtu tie mazie arī jums, jau tā populācija pat pa sevi jau būtu sakārtot, un mazvērtīgie dzīvnieki būtu izmedīti ārā. Un tādā ziņā arī mēs jums parādīsim ragus, kā tas apmēram izskatās, kāds būtu medījami pirmie un kādi medījami pēc tam, vai ne, tie dzīvnieki. No tā, un tā, ka mēs secam par to medīšanu uz stirnāžiem, protams, ir svarīgi no tā 1. jūnija līdz tam 20. augustam pamedīt selekcijas dzīvniekus. Tie ir visi ar anomālijas tipa ragiem, tagad dakšveida ragiem ar izaugumiem, tie ir durēja tipa ragiem, jo tāds 6-7 gadīgs stirnāzes ar izaugumiem, reku, te no pamatnes pa kreisi, tad ir zobenu tipa ragiem, zobenu tipa ap 2 ragi ir, vai ne, un tā tālāk. Tad tādus visus mēs varam medīt ārā no selekcijas, kā arī mazos neperspektīvos āzīšus, kas ir šeit. Šeit šie ragi, šie vai ne tādi maziņi āzīši, kas ir, protams, no selekcijas ņemam ārā. Kad tie mums atmedīt un pienāca kaut kāds 20. augusta, mēs, protams, varam medīt ļoti liels dzīvnieks, kā šie, vai ne, šie visi medaļnieki, vai ne, pēc ISI sistēmas zelts, sudrabs un tā tālāk, vai ne, un tad mēs saglabājam to savu populācijas labāko situāciju, jo viņi jau ir, kāds zinām, skaiti jau aplikušas, un mūsu medību iecirknī šie gēni ir pārmantoti, tā kā pārdot, vai ne, tālāk pārmantot nākšās paaudzēs, un atkal jaunie āzīši, kas dzims, būs, protams, ar tādiem pašiem gēniem, kā šie lielie āži, vai ne, un tam mums būs liela gandarījums un prieks. Protams, tas ir tā, ka klubā tas ir norunāts, un ka visi tos selekcijas medību pamatprincips arī ievēro, vai ne, kad, cenšamies tā arī tos lielos dzīvniekus pasaudzēt, un ir daudz precedentu Latvijā, kur ir medīti tādi mazie āzīši, vai ne, maziem tur galīgi tādiem pakropliem radziņiem, un, protams, pēc 3-4 gadiem tur jau ir ļoti, ļoti spēcīgi stirnāži, vai ne, un ļoti laba populācija, ko var izveidot, principā, tā gribot. Bet, protams, arī nav neviens pasargāts no bargajām ziemām, ka viņas uznāk, ka, protams, pēc šitām bargām ziemām atkal visas procesi tiek atmestas apakaļ uz kādiem 5-7 gadiem, ka atkal vajadzēs ieguldīt darbu un atkal medīt tos mazos dzīvniekus un pašus labākos, protams, atstāt. Un tad atkal pēc zinām laika, atkal tā populācija būs tāds, izaugsmes virsotne.
zinām nianses, mēs aizmirsām pieminēt arī pie mežsūku medībām, tas ir, protams, mežkuļi. Ir ļoti pozitīvi momenti, kad vienā otrā klubā ir noruna, kad 2-gadīgs, 3-gadīgs kuļīšus nemedīt, vai ne, tas ir ļoti labi, jo tomēr, lai viņš izaugt līdz medaļai, vai ne, tas pēc CSI sistēmas, lai tam dzīvniekam ir, 6 gadi jānodzīvo. Un tad, protams, arī, ja viņš tur nenolauktos ilgs un vēl visādas nianses, bet tas tā. Bet, ja mums ir 5-gadīgi, 6-gadīgi kuļi, tas jau, protams, arī tādu nomedījot tādu dzīvnieku, tas rāda tādu gandarījumu pašam medniekam. Protams, arī pašai populācijai ir ļoti svarīgi, lai būtu tāda brieduma vecuma dzīvnieki. Arī tāpat populācija dzīvnieku pēc tam pat pa sevīm tad ir daudz veselīgāk, vai ne? Un mums dotā momentā, kur šeit mēs medījām, mums nav tāda noruna, vai ne, un tiek arī medīti tie 2-gadīgie, 3-gadīgie kuļīši, un platība medību iecirknis ir paliels tāds. Un ir tāds paradoks, ka principā katru gadu tiekās arī pēc sistēmas nomedīts dzīvnieks, jo, noteikti ir tā, ka viņi ir tomēr lieli staigātāji. Tā kā tas dzīvnieku blīvums ir liels, tad uz to riestu laiku, protams, atnāk arī, brieduši dzīvnieki, vai ne, kas nodod savus gēnus, vai ne, un to populāciju padara ilgspējīgu un normālu, vai ne. Bet es pats jau ar kādu laiku, jau kāds 2-3 gadus vairs nemedīju tās 2-gadīgs, 3-gadīgs kuļīšus, un arī noteikti, kad, jo tur jau principā no tiem ilkņiem nekas dotā momentā nav, ka viņš tik maziņš ir. Ja viņam jau 5-6 gadi, tad, protams, tur ir liels prieks un gandarījums arī pašam, kas to dzīvnieku nomedīs, un arī, ka viņš tur iznāk vai uz lauku, uz gaitas medībām, vai arī dzinēju medībās, ka tāds skaists dzīvnieks pa mežu tur skrien vai arī iet lēnām, tas ļoti liels tāds prieks un gandarījums. Novēlu arī jums tādus lielus dzīvniekus medīt.